Vakar Rīgā notika mītiņš Ukrainas atbalstam, kā ziņo populistu partijas Suverēnā vara vadone Jūlija, organizācijas pārstāvim uzbruka. Lai ir skaidrība, uz pasākumu Jūlija norīkoja provokātoru Jāni, kurš startē uz Eiropas parlamentu no viņas saraksta. Šis Jānis demonstratīvi uzplinās pasākumu dalībniekiem, klāstot suverēnās varas pozīciju jautājumā par karu Ukrainā, ka Ukraina esot šo karu zaudējuši un esot kaut kāds parakstīts līgums 22. gadā martā. Es cilvēkiem parādu savu nostāju. Un kāda būtu tā nostāja? Man ir nostāja tāda, ka mēs atbalstam karu, mēs atbalstam nāvi. Karš bija beidzies 2022. gadā martā. Ukraina bija karu pazaudējusi. Kāds jūs saprotat pazaudējis? Kurā Ka bija miera līgums, jūs to nezinājāt? Kāds miera līgums? Nejauksim šo Jāņa aktivitāti ar tiesībām uz runas brīvību. Jānis apzināti nāca, apzināti provocēja, jo zināja, kādu reakciju tas grib sagaidīt. Jo līdz šim ir pierādījies, ka Jūlijas paustā politika nevienam nav vajadzīga. Šeit ir bildes no protestiem, ko viņa organizē. Piedalās pašu biedri. Ja reālā politiskā piedāvājuma nav, ir jāmeklē citas iespējas, lai par tevi runātu. Un atrada. Kā tu, bļēc, mēs uzvarēsim. A, kāpēc izmanto krievu labvārdus? Tāpēc, ka tu tā valodā ar tevi runāt dalbajobs, bļēc. Viss, davai, bļēc. Nesit, bļēc, šito te... Latvijas pilsonis un patriots Maksims diezgan precīzi noraksturoja Jāņa būtību un draudzīgi pabužināja matus uz pakauša, akcentējot to, ka Jānim vajadzētu ziemā cepuru nesāt. Jānis pēc šādas empātijas pret sevi ir joprojām ar mīkstām kājām. Pēc šīs sekmīgās provokācijas Suverēnā vara tēlo upuri, kuram uzbruk. Jūlija uzskata savu vēlētāju par galīgi idiotu, jo tikai galīgs idiots ticēs, ka šis te pasākums bija ar labiem nodomiem. Lūk, šādi Suverēnā vara no populistu partijas pārtapa par margināļu izgāstu, ar ko es arī visus šīs partijas līdzjūtējus atbalstu.